Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lakzīts Kroterēna, un šodien mēs tiekamies 115. rubrikas darīta radītība nejaukšība nav sērijā. Kā jūs zinat, mans darba lauks ir latviešu valoda, mans jājams zirdziņš, jeb darba zirdziņš ir latviešu valodas gramatika, savukārt maizes darbs ir tekstu, žurnālistu, autoru, rakstnieku tekstu koriģēšana un rediģēšana. Bet varbūt ne visi zina, ka piemīt arī kāds nelāks vai lāks niķis, ka es mēdzu cilvēkiem aizrādīt par latviešu valodas nepareizībām, par kaut kas nepareizi uzrakstīts vai nepareizi uzrakstīts, bet to es daru nevienmēr, citreiz es domās piefiksēju un padomāju. Bet apsmaidos vienmēr par cilvēkiem, kad viņi atzīstas, ka viņiem ir bail kaut ko man rakstīt, ka es nesalaboju, bet tik traki ar mani gluži nav, bet sirds nosils, ja kāds vienmēr pajautā, kā ir pareizi tā vai šitā. Tā kā man liels prieks par tiem, kuri vēlas zināt, un šajā sakarā vēlos pačukstēt, ka gaidāmajā romānā manai galvenajai varonei ir tieši šāds pats niķis, un ar šo grāmatu es vēlos saviem lasītājiem atgādināt nevienu gramatikas likumu tādā vieglā, atraktīvā, rotaļīgā veidā, un varbūt tādā veidā neapzināti esmu sekojusi tam savai bērnībā izteiktajai ambīcijai, ka es vēlos būt tik slavena rakstniece un dzejniece, ka par mani mācīs skolā. Kas zina, varbūt jauno romāna kāda skolotāja arī izmantos skolā skolēniem, vai jebkurš cits lasītājs varēs atcerēties par savu mīļo dzimto valodu un kaut ko mazliet arī varbūt jaunu iemācīties. Tiekamies pēc nedēļas. Čau, čau!